Turpināsim mēs ar to, kas notiek pie mūsu kaimiņiem Lietuvā. Pavisam nesen tur Lietuva atzīmēja savas neatkarības 22. gada dienu, taču īpaši tur daudz svinēt viņiem laika nebija, tuvojas arī un tūliņ sāksies pavasara sesija Seimā un galu galā, kas ir pats svarīgākais, tuvojas arī vēlēšanas. Un politiskā situācija Lietuvā ir diezgan šobrīd saspīlēta, sasprindzināta. Turpat runā par to, ka varbūt vajadzētu ātrāk nekā paredzēts rīkot šīs vēlēšanas, jo arī pie viņiem ir dažādi skandāli. Snoras skandāls pats par sevi jau ir daudz ko izteiks arī turpmākajā laikā. Un tas arī inspirējis ir politisko spriedzi. Jo, piemēram, premjeras ir aicinājis atbrīvot no amata, jo to var tikai prezidenti izdarīt Lietuvā, aicinājis prezidentu atbrīvot no amata iekšlietu ministrus sakarā visiem tiem skandālām, Snoras lietām. Prezidenti to ir atteikusies darīt, tad atkal citas partijas, un tā ir koalīcijas valdība, citas partijas saka, ka varbūt prezidenti vispār grib šo valdību nomainīt. Jautri pie viņiem iet, nemazāk jautri kā pie mums, varbūt savos labajos, kaut vai pagājušo gadu. Un paskatīsimies tuvākajās minūtēs ar manu kolēģi Āri Jansoni palīdzību, kas tad notiek pie mūsu kaimiņiem, jo politikā interesēties par to, kas notiek pie kaimiņiem, nav nepieklājīgi. Tas pat ir vajadzīgi. Politiķi Lietuvā jau gaida rudeni, kad plānotas nākamās vēlēšanas. Šobrīd izredzes iekļūt jaunajā Seimā ir tikai 4 partijām. Valdošā partija ir tikai 3. vietā, tas ir Tēvzemes Savienība, Kristīgie demokrāti, viņiem būtu 9%. Salīdzinoši darba partija uz Paskih, viņiem ir augošs procents, 13,6%, iepriekšējā mēnesī 13%, lielākais pārstāvniecības mandāts skaits, ja šobrīd būtu vēlēšanas, būtu sociāldemokrātiem, tie ir 16%. Tātad atkal par sevi atgādina uzņēmējs Eiroparlamenta deputāts Viktors Uspaskihs, un iespējams, ka rudens vēlēšanās pēc 8 gadu piespiedu pauzes varēs piedalīties arī gadu par prezidentu pabijušais cits eirodeputāts Rolands Paksas, bijušais premjers un Viļņas mērs, kura partija ir diezgan populāra. Paksas ir vienīgais prezidents Lietuvā, kurš ir atstādināts no amata impeachment procedūrā. Bet Paksas kungs Eiropas cilvēktiesību tiesā ir panācis, tiesa ir atzinusi, ka tie ierobežojumi viņam ieņemt valsts amats ir nesamērīgi. Paksas partija ir ļoti izteikti pro-Maskavas tāds projekts. Viņi varētu, es nezinu, mums pat nav tik radikāli, kā viņš to dara. Izskatās gan, ka lielā austrumu kaimiņa apjūsmotājs par Paksu varētu būt Ukjo bankas lielākais akcionārs Vladimirs Romanovs, kurš Viļņas un Vašingtonas attieksmi pret prezidenta vēlēšanām Krievijā portālā Diena LT dēvē par provokācijām. Lietuvieši kā marionetes spļaudot siekalas, kā suņi pret ziloni, apgalvo biznesmenis. Tagad Romanovs dibina jaunu politisko partiju, kas liek paredzēt asāku priekšvēlēšanu konfrontāciju Lietuvā, kur nedaudzie krievu tautieši līdz šim sūdzēties par sliktu pašsajūtu neiedomājās. Bet iepriekš plaši zināmās Lietuvas politiķis atjaunotās republikas sākumposma premjeres Kazimieras Prunskienes karjera acīm redzot pietuvojasies norietam. Pirms pāris nedēļām tieši jubilejā viņu pieveica insults. Viņa bija tā persona, kas, es varu kļūdīties, vienīgā iespējams, kas brauca uz Maskavu parakstīt sadarbības līgumu ar tām politiskām partijām, kas tur Maskavā ir. Bet es neteiktu, ka viņa ir pret lietuviski. Lai kāda ir Latvijas un Krievijas retorika, tiesu darbu kontūras mūsu attiecībās gan nav skatāmas. Toties lietuviešiem tā jau ir realitāte. Lietuva un Gazprom meitas firma Lietuvos dujos strīdas kopš pērnā gada. Viļņa vēlas, lai firma ievēro Eiropas Savienības 3. energopaketes normas, proti gāzes ieguvas kompānijām nedrīkst piederēt gāzes sadales tīkli. Gazprom ir gan pret Lietuvas dujos sadali, gan pret Briseles normām kopumā. Valsts nacionalizē faktiski pārņem tos tīklus, kas bija Gazprom īpašumā, gan tas Lietuvas meitas uzņēmums Gazprom, bet viņi pārņem savā īpašumā. Un turpmāk, jebkurš hipotētiski varētu piegādāt gāzi. Citi tiesas darbi Lietuvas valsti gaida bankrotējušās bankas Snoras sakarā. Pretenzijas pauž 14 ārvalstu firmas, kuras sāk investīciju strīdu pret Lietuvu starptautiskajā arbitrāžas tiesā. Bet, kas attiecas uz ekonomisko drošību, kaimiņi nopietni pievērsušies enerģētiskās neatkarības praktiskai garantēšanai. Enerģētikas projekti ir Seima pavasara sesijas galvenais temats. Jāpieņem lēmumi par sašķidrinātās dabasgāzes terminālu, gāzes likumu un tam līdzīgi. Piemēram, 14. gadā viņi plāno Klaipēdā jaunu staciju elektrokoģenerācijas procesā,
kur būtu no Amerikas atvesta sašķidrinātā gāze. Viņi plāno, ka tā cena būtu tik konkurentspējīga, ka viņi varētu nevis no Gazprom pirkt, bet no sašķidrinātās gāzes. Svarīgākais, protams, ir Visaginas atomspēkstacijas būve, kuru ar 3 Baltijas valstu un kompānijas Hitachi spēkiem cer pabeigt līdz 2020. gadam, un vecās Ignalinas atomstacijas pilnīga slēgšana un demontāža. Premjeram Andrusam Kubiļam tikko Briselē neizdevās pārliecināt Eiropas komisiju, ka Ignalas slēgšanai piešķirto 210 miljonu eiro ir 3,6 reizes par maz, lai darbu pabeigtu pēc plāna. Ja Eiropas komisija nepiešķirs to naudu, kas notiks? Ir 2 iespējas. Vai nu subsidēt slēgšanu, tas ir paredzēt finanšu izdevumos budžetā ilgtermiņā, vai nu tas tiks iekļauts tarifā. Jau stāstījām iepriekš, ka vēsturisko līkloču raisītās savstarpējā greizsirdība asāk izpaužas lietuviešu saskarsmē ar poļu mazākumtautību, kurai gan Lietuvas teritorija lielākoties ir arī etniskā dzimtene. Daudzu Seima deputātu ultrapatriotisms nevietā nav varējis raisīt Lietuvas poļu simpātijas pret šādiem tautas priekšstāvjiem. Parlaments neatbalstīja iespēju rakstīt pasē ar poļu burtiem uzvārds. Ja? Nevis tā kā pirmais, viņi pat tādu priekšlikumu, ka otrs uzvārds, otrais rakstīts, ir noraidīts. Valdošā elite izvēlējās tieši poļu kopienu kā tādu bubuli, pret ko var karot, jo tā ir izdevīgāk nekā risināt kaut kādas ekonomiskas, sociālas problēmas. Jau šosestdien Viļņā notiks Lietuvas poļu protesta akcija, aicinot cienīt viņu nacionālo identitāti, neierobežot valodu arī skolu sistēmā. Šādas norises mēdz izmantot arī radikāļi, un ar sociālo tīklu starpniecību no Polijas tiek ielūgti protestētāju palīgspēki. Lietuvas poļu skolu streiku komitejas līderi sola gājienu no Seima uz valdības namu, cita skaitā prasot atcelt vienoto izlaiduma eksāmenu lietuviešu valodā.